Labdien! Man sauc Gunita, un es šodien esmu Dignājā. Dignājas Muižā, kur top mūsu rehabilitācijas centrs. Es gribu parādīt, kā tas viss izskatīsies, jo šobrīd es stāvu vienā no augstāvu istabiņā. Man aiz muguras var redzēt logu un virs galda lampu. Tagad es pārslēgšu un turpināšu stāstīt, izstāstīt, cik tālu mēs šeit visi esam. Diemžēl pirmo stāvu šobrīd jums parādīt nevar, tāpēc, ka tajā ir vēl celtniecības materiāli un sakrāmēts mūsu mēbeles, un tas neizskatās vizuāli pievilcīgi, bet pirmais stāvs apmēram ir šāds pats kā šis otrais stāvs, ko mēs drīz vien, es ļoti ceru, iekārtosim. Un tagad es pārslēdzos uz istabi. Tā, mēs esam ienākuši pa durvīm, un pirmais, manuprāt, šobrīd istabiņā, kas ļoti izceļās, tās ir apgaismojums, kas padarīs dzīvi gaišāk. Kā jūs redzat, istabiņās šobrīd ir bez apgaismojuma, mums nav nekā. Skapīši, krēsli un dažādas šīs te, arī skapīši, kur novietot mantas mums ir. Tajā pašā laikā šajā stūrī mums vajadzētu vienu gultu. Un šeit mums vajadzētu otru gultu, un gultā, protams, vajag arī matracs. Tas ir tas, kam mēs šobrīd vāksim līdzekļus. Un paldies visiem ziedotājiem, kur mums ir palīdzējuši tik tālu tikt. Es esmu tagad koridorā. Šī ir vēl viena istabiņa, kur arī, kā jūs redzat, viss ir sagatavots. Šeit būs viena gulta, šeit būs otra gulta, un šeit ir skats uz Dignājas parku. Tā izskatās, kad gaisma ieslēdz. Jau šobrīd tas izskatās samērā umlīgi, ja te būs gultas, tepiķīši, kāda glezna pie sienas mums ir sadāvināts arī, tad uzreiz tas viss izskatīsies daudz skaistāk un domāju, ka šeit būs ļoti ērti. Istabiņas ir tā, ka ir dažas vietas, kur uz 3 istabiņām ir 2 vānsistabas un toaletes. Ir istabiņas, kurās ir nevis ievietot, bet iebūvēt, vai kurā ir paredzēta vansistaba un toaleti. Visas vansistabas, pareizāk sakot, dušistabas, ja tā var teikt, šobrīd ir aprīkots, ir pieslēgta arī apkuri īstenībā. Ja būtu pieslēgts ūdens, kas mums vēl ir jāattīra, tad būtu arī siltais ūdens. Tā kā tā. Šīs visas otrā stāva istabiņas ir cilvēkiem, kur mēs varam gan dzīvot pa 2, gan dzīvot atsevišķi, individuāli pa vienam. Tas ir kā mēs vēlēsimies. Kopā mums pavisam ir 13 istabiņas. Pirmajā stāvā mums ir 3 istabiņas, augšā 10 istabiņas. Lūk, tā šī ir viena no lielākajām istabām, bet šeit arī būs 2 gultas un būs paredzēts dzīvošanai, salīdzinoši ērti, un šeit būs tātad uz 3 istabām ir 2 vansistabas un 2 dušas telpas. Tā tas izskatās. Tā kā es aicinu, ka varētu mums arī palīdzēt iekārtot šobrīd. Mēs palēnām sāksim to darīt. Jau pirmdien mēs vedīsim mēbeles, kas mums ir, bet šobrīd aktuālākais mums ir, kā jūs redzat, aizkari, gultas, sveļi, matrači. Protams, viss, kas ir saistīts, tas ir tas, bez kā mēs nevaram sākt šeit rehabilitācijas. Ļoti ceru, ka mēs pavisam drīz jau pieteiksim inventarizāciju un sāksim jau nodošanas procesu, lai mēs šeit varam arī nākt un dzīvot.